Guten Morgens un Berlīna. Vienreiz Guten Morgens aizlidoja uz Berlīni. Vakarā viņš apmetās viesnīcā, kārtīgi izgulējās un no rīta nolēma doties agrā pastaigā, kamēr ielas vēl patukšas. Brokastis gaidīt negribējās, tādēļ nokāps pa trepēm līdz viesnīcas foajē, viņš steidzīgi devās uz ārdurvīm. Pretīm nāca viesnīcnieks. Viņš smaidīja un teica Guten Morgenam. Guten Morgen! Vāciešu izteiktie vārdi Guten Morgenam bija pārsteigums, un viņš pamatīgi satraucās. Taču ātri atguvās un nebūdams Berlīnē vēl uz mutes kritis, pajautāja laipnajam viesnīcniekam. Do you know me? Vācietis priecīgi atbildēja, jā. Domīgs izgājis no viesnīcas, Guten Morgens pēkšņi atjauta. Ak, kāds gan tur brīnums, ka viesnīcnieks man pazina, viņam taču jāpazīst savu viesi, tomēr ļoti patīkami. To secinājis, viņš sparīgi aizsoļoja pilsētas centra virzienā. Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgens izdzirda sev aiz muguras un atkal nobrīnījās. Pagriezies, viņš ieraudzīja divas vācu tantes, kas arī paskatījās uz viņu. Kādu brīdi viņi raudzījās viens otrā un trešā. Pēc brīža Guten Morgenam kļuva neērti no sieviešu skatieniem, viņš novērsās un turpināja ceļu. Tā vien šķiet, ka arī viņas mani pazīst, nodomāja Guten Morgens, taču ar to pārsteigumu nebeidzās. Ik pa brīdim no dažādu cilvēku mutes viņš izdzirdēja savu vārdu. Vai tiešām visi mani pazīst, brīnījās Guten Morgens. Mazliet savādi likās tas, ka vairums cilvēku pat nepaskatījās Guten Morgen virzienā un izmantoja viņu vārdu kā tādi spiegi, nosaucot paroli. Guten Morgen, teica viens, un otrs uz to arī atbildēja Guten Morgen. Guten Morgens nosprieda, ka laikam jau lielākā Berlīnas iedzīvotāju daļu viņu vaigā tomēr nepazīst. Tomēr visi zina, ka viņš ir atlidojis uz Berlīni, tagad staigā pa pilsētu un nolēma šeit pavadīt visu dienu. Tas šeit ir notikums numur 1, tādēļ ar Guten Morgen vārdu pieminēšanu visi godīgie pilsoņi iesāk dienu. Nedaudz kremta, ka daudz it kā norīja pirmās zilbes un izklausījās it kā viņi teiktu tikai mögen, taču Guten Morgens bija augstsirdīgs, jo saprata, ka vāciešiem viņa vārdu izrunāšana var sagādāt grūtības. Apmēram tāpat kā somiem izrunāt vārdus šaursliežu dzelzceļš. Visu rītu Guten Morgens aizvadīja vieglā eiforijā un pat nepamanīja, kā pienāca pusdienlaiks. Taču pamazām Guten Morgens sāk ievērot, ka viņu vārdu vairs neviens nepiemin. Toties itin bieži sāk atskanēt cits, nedaudz līdzīgs vārds – Guten Tag. Guten Tags. Kas tas tāds? Pietiek parādīties kādam citam, lai man uzreiz tā vienkārši aizmirst, saviebās Guten Morgens. Labā oma bija sabojāta uz visu atlikušo dienu, un viņš centās vairs neieklausīties apkārtējos sarunās. Pret vakaru Guten Morgens kļuva pavisam kurls, un pat nedzirdēja cilvēkus daudzinām, ka ieradies arī Guten Abends. Diezgan neapmierināts ar braucienu, Guten Morgens atgriezās mājās.